Ja tu kā ārsts, kā ķirurgs skaties uz salīdzinājumu, kur mēs bijām, piemēram, 2020. gadā un tagad, 2024. gadā šajā jomā? Ja salīdzinām tieši pēdējos 4 gadus ar laiku iepriekš, mēs esam krūts ķirurģijā drosmīgāki, mēs esam aktīvāki. Mēs esam drusciņi skaļāki palikuši un vairāk par to runājam. Konkrēti es sāku darboties ar krūts pacientiem 2016. gada nogalē. Tajā brīdī mēs bijām vienīgie visā Baltijā, kas rutīnā veica krūts rekonstrukcijas. Pirmajos gados mums izdevās katru gadu divkāršot iepriekšējā gada operāciju apjomu. Savukārt tas, kas ir pēdējie 2,5 gadi, ir valsts programma, kas, protams, atvieglo gan apmaksu pašam pacientam, kam nav vairs šis salīdzinoši lielais līdzmaksājums. Gan tas, protams, atvieglo darbu slimnīcas vadībai, jo nav jāmeklē iekšējie resursi, kā mēs varam novest onkoloģiska pacienta izārstēšanu no diagnozes līdz rezultātam, kad šī pacienta var uzvilkt peldkostīmu vai kleitu, kas viņai patīk un labi justies. Cik daudz, piemēram, ir pacientu, kuriem jūs varat palīdzēt šobrīd krūts rekonstrukcija jomā? Šī gada cipari rāda, ka tie ir apmēram 200 pacienti, kuriem kopā var tikt veiktas noteikti, ka virs 300 ķirurģiskas manipulācijas, jo tas, ko mēs redzam lielākoties, ir, ka operācijas pie mums ir appusējas. Daļā no gadījumiem, protams, tas ir appusējs audzējs, bet pietiekoši liela daļa pacientu arī ir tādi, kuriem otra krūts ir šķietami vesela, bet mēs vēlamies padarīt viņu simetrisku ar šo rekonstruējamo krūti. Ir gadījumi, kad krūtis ir ļoti liels un pacientē jau tā ir grūti, un tad vienas krūts audas tiek ņemta nost daļa onkoloģiskās slimības, un mēs vienlaicīgi arī otru krūti simetrizējam, lai viņas ir pēc iespējas līdzīgākas. Sākotnēji bijām pirmie Baltijā, kas sāka to darīt. Tad kā varbūt raksturot, kur mēs vispār šobrīd izskatāmies tajā Baltijas valstu kartē? Gan atbalsta ziņā, gan iespēju ziņā. Es domāju, ka mēs esam arī visas Eiropas kontekstā skatoties ļoti augšgalā tieši ar tām iespējām, ko mēs piedāvājam. Jo, ja mēs skatāmies pēc mācību grāmatām, tad krūts rekonstrukcija ir manipulācijas, kam ir jāatjauno krūts tilpums, lai neradītu slodzi uz muguru un lai sievietē nebūtu jānēsā ārējā protēze. Tas laiks ir pagājis, kad mēs domājam tikai par to, lai nebūtu uz ķirņamais jānēsā krūšturī sievietē, kam ir bijusi slimība. Un mums tās tehniskās iespējas ir. Un nav vairs jārunā par to, ka krūts pacelšana ir kosmētiska operācija, jo tilpums jau vienāds. Nē, mums nav jāizkropļo katra pacienta. Bet, lai līdz tam nonāktu, protams, ir dažas viltības. Piemēram, ja mēs plānojam onkoloģisku operāciju, ir zināms, ka plastikas ķirurgam tāpat ir šis rekonstruktīvais etaps jādara. Mūsu slimnīcā mēs pieslēdzamies operācijai uzreiz, kamēr onkologs operēs onkoloģisko pusi, plastikas ķirurgi ar saviem palīgiem būs uztaisījuši smukumu otrai krūtī. Un līdz ar to mēs operācijas laiku neievelkam, mēs stacionēšanas liekas netaisam, pacients ir operāciju zālē tieši tik ilgi, cik viņam būtu jābūt onkoloģiskās operācijas dēļ, bet viņš no turienes iznāk ar 2 sakārtotām krūtīm. Ja tu skaties, piemēram, uz krūts slimību centra attīstību, kas varbūt būtu tas, kas tev būtu svarīgi arī nākamajos gados? Kur lai tas virzās? Noteikti, ka mums ir jākļūst vēl labākiem, mums ir jākļūst vēl pieejamākiem. Mums noteikti, ka vajag mēģināt samazināt jebkāda veida riskus pacientiem, gan komunikācijas ziņā, gan organizācijas ziņā, gan arī pašas šīs ārstēšanas ziņā, lai pēc iespējas mazāk jebkāda veida lietas, kas cilvēkam neļauj ar smaidu iziet no šīs ārstēšanas. Un krūts slimību centrs, es ļoti gribētu, lai viņš pamazām pārtop par krūts veselības centru. Un lai vairāk ir ievirze arī uz profilaktiskām lietām. Es domāju, ka tas ceļš, kas ir iesākts, viņš iet ļoti straujiem un ļoti loģiskiem soļiem. Un tiešām speciālisti, ko ir izdevies savākt šeit, viņi ir ļoti liela krūts aprūpes ģimene, ja tā var teikt. Un pacienti nepazūd šajā lielajā slimnīcas teritorijā un garajos gaiteņos, ja vienmēr ir koordinators, kurim piezvanīt, vienmēr ir māsiņas, kas atbildēs, un, ja vajadzēs, tad pārsies biežāk. Un mūsu arī šis pieņemšanas laiks, viņš nav tā, ka būtu strikti tur no tikiem līdz tikiem, un pēc tam dakteris pazūd. Jā. Mēs esam 3 plastikas ķirurgi,
Un šobrīd 5 krūts ķirurgi, kas strādā, un kāds no mums vienmēr ir uz vietas. Ja gadījumā ir kāda ārkārtas situācija, nav teikts, ka tieši tas ārsts, kas ir pacientu ārstējis, būs pirmais, kas viņu redzēs, bet ja vajadzēs, tad kāds no speciālistiem varēs uzmest aci un ieteikt, ko darīt. Oktobrs ir arī krūts veselības mēnesis, un domājot par šo laiku, tas ir laiks, kad arī vairāk tiek sievietes aicinātas izmantot iespējas, piemēram, doties uz skrīningu un pārbaudīt savu veselību. Kas būtu tas, ko varbūt tev būtu svarīgi pateikt arī sievietēm, kas varbūt, vai arī vīriešiem, kas skatās šo sarunu? Pirmkārt, vīriešiem obligāts pasākums ir aiztikt savu sieviešu krūtis. Taustīt, spiest, glāstīt, un ja gadījumā kaut kas tiek sataustīts savādāks nekā tas ir bijis kādu dienu iepriekš, tad noteikti par to pateikt. Tālāk nākošais, protams, ir nebaidīties krūtis izmeklēt. Krūšu izmeklēšana ir super augstā līmenī pieejama gan pie mums, gan jebkur citur pasaulē. Un šīs izmeklēšanas metodes, viņas nav briesmīgas, sāpīgas un traumatiskas, bet viņas ir ļoti informatīvas. Līdz ar to, protams, nebaidīties viņas izmeklēt, jo ātrāk mēs nonākam pie jebkādas atbildes, jo vieglāks un tālāks būs turpmākais ceļš. Vai tā būs ārstēšana, vai tā būs novērošana, vai tas būs kaut kas, kas pazudīs pats no sevis. Un galīgi nav tā, ka viss, kas krūtī parādās sataustāms, ir kaut kas slikts. Pat tajos retajos gadījumos, kad tas izrādās kaut kas slikts, kurā gadījumā jo laicīgāk būs ārstēšana, jo mēs arī foršāku rezultātu dabūsim ar pēc iespējas mazākām traumām, pēc iespējas mazāk agresīvām operācijām un līdz ar to arī ar labākiem kosmētiskiem rezultātiem.